Siena laiks! Siena laiks, tie, kas nezina, ir laiks, kad tiek vākti zāle, kurā pēc dažām dienām, kad tiek apgrozīta, siens, kad tiek apgrozīts, un kad viņš izžūst. Viņam jābūt tādam čarkstainam un tādam baltam, apmēram. Nu, ne vispār balt, bet tādam baltam, apmēram pelēkam, un lai ar viņu varētu pārtikt dzīvnieki ziemas laikā. Tagad viņi pārtiek no zaļumiem. Labdien! Es jums pastāstīšu par sienu. Šis jau ir gatavs siens, kas jau ir satīts rūļos. Tas nozīmē, ka viņš lūk šitāds tika savāks no zemes. Tagad zeme atkal viss sāk augt, bet viņš bija šitāds. Kad pēc nopļaušanas, kad viņu vēl apritināja, apgrozīja, un viņš žāvējās karstā saulē. Tāds ir iznākums. Mums ir kazas, kazlēni un arī āži, kuri ēd labprātāk šito, bet ziemā šito. Bet saistībā ar zirgiem, lūk, no labās malas, kas teikt man tuvēs, tas ir bubukans. Viņš ir diezgan resns un viņš ļoti ātrs un spēcīgs. Un viņam vienalga kādu viņš ēd, bet viņam arī patīk šitādi un šitādi, bet kazas vairāk grib šitādi. Un tā, šitādam jāsver 300 kilogramus, un viņš sver 300 kilogramus, jo šeit ļoti daudz sausā zāle. Siens tas ir. Lūk, šitā manā rokā ir apmēram 0,20 grami. Tālūk. Protams, vajag arī reiz kā tehnikas palīdzību, lai šitādu nodrošinātu. Jo pirmkārt, tas viņu nevarētu tā sarūlēt, un kā redzat, te vēl ir tādi, neteikšu kā diegi, bet diegi, kas satina, lai viņš turētos, citādi viņš izjuktu. Un viņi arī jāpārvieto, un redziet, es jau viņu nevaru pārvietot. Bļāviens, johoj, diku smags. Tādi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 un 33 rūļi. Runājot kopsumā, jums jābrauc uz Dimzēniem pa vasaru. Ir īpaši jūnija vidū, apmēram, un līdz augustam. Jā. Un tā, tas arī izcēlā. Siens! Jā!